Rietumi nogurst un rietumiem ir grūtības mobilizēt nepieciešamos palīdzības apjomus. Tas izdodas, bet ar lielām grūtībām. Ukraina sadurās iekšpolitiski un iekšēji ar lielām grūtībām. Krievija savukārt adaptējas karam, mācās un uzlabojas. Amerikas Savienotās valstis pēc ilgas stīvēšanās nesen beidzot apstiprināja palīdzības programmu Ukrainai $61 miljārda apmērā. Krievija šo pauzi izmantoja, lai pastiprināti apšaudītu Ukrainas pilsētas un mēģinātu pārraut Ukraiņu aizsardzības līniju. Jo Ukrainas karavīriem vienkārši sāk aptrūkties munīcijas, lai atvairītu uzbrukumus. Jau likās, ka svaru kausi sāks liekties par labu Krievijai, taču tagad beidzot Ukraina sāks saņemt tik ilgi gaidīto bruņojumu. Lielais jautājums – vai ASV palīdzības programma spēs būtiski ietekmēt kara gaitu? Ir skaidrs, ka Ukraina sadurās ar daudz dažādām problēmām un lielā mērā arī ar iekšējām problēmām, sākot ar mobilizāciju un karavīru trūkumu, beidzot ar korupciju un iekšējiem konfliktiem. Tā kā situācija ir dinamiska un tas, ko mēs varbūt šajās diskusijās mazāk ņemam vērā, mēs ļoti daudz zinām un tāpēc mēs sekojam līdzi, kas notiek Amerikā un kas notiek Eiropā šajā sakarā un arī varbūt kas notiek Ukrainā, bet mēs daudz mazāk sekojam līdzi tam, kā Krievija adaptējas šim te karam, kā Krievija mācās un kā Krievija uzlabo savu sniegumu. Kopumā situācija, manuprāt, galīgi nav, situācija ir diezgan drūma, īpaši tāpēc, ka tātad rietumi nogurst un rietumiem ir grūtības mobilizēt nepieciešamos palīdzības apjomus. Tas izdodas, bet ar lielām grūtībām. Ukraina sadurās iekšpolitiski un iekšēji ar lielām grūtībām. Krievija savukārt adaptējas karam, mācās un uzlabojas. Iespējams dažādos aspektos, gan taktiskos, gan tehnoloģiskos pat. Ja. Krievijam nebija sākumā vispār ne dronu, ne sakaru, ne daudz kā. Kāpēc arī sākumā tas viss gāja tik grūti. Daudzās jomās Krievija iet lieliem soļiem arī uz priekšu. Un kopumā tas, tātad šobrīd mēs redzam tādu it kā līdzsvaru situāciju. Bet Krievija uzbruk un Ukraina tātad cenšas to uzbrukumu bremzēt. Pat neapturēt, tā kā šobrīd tā kā bremzēt. Ja, tā situācija ir dramatiska. Tā situācija ir dramatiska, nekā priecīga nav. Labā ziņa ir toties tā, ka mēs it kā strauji redzam šogad, mēs redzam tādu Eiropas atmošanos, mēs redzam tādu Eiropas pilnīgi radikālu viedokļu un situācijas izpratnes maiņu Eiropā, kas bija pilnīgi neiedomājami vēl pirms 2 gadiem. Vēl pirms 2 gadiem Makrons sazvanījās ar Putinu, tur katru nedēļu mēģināja kaut ko tur runāt, respektīvi viss bija pilnīgi savādāk. Ja vācieši solīja Ukraiņiem 5000 kaskas un tās pašas neatsūtīja, kur par kaut kādu bruņojumu. Ja, un tā. Tā situācija Eiropā stipri mainās uz labo pusi. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.